ziņā. Ja? Klausies, parunājam nedaudz nopietni. Es saprotu, ka tu esi pētnieks Latvijas ārpolitikas institūta. Ārpolitikas. Nepārmet, cilvēki var pārteikties, un ir daži, kas to dara visu laiku. Un ko man tagad ar to darīt? Iet katram un iebakstīt acīs? Varēja taču saprast arī politika. Un Latvijā politika no politikas baigi neatšķirās. Abi divi. Jo abas pil. Abas pil. Jā, līk. Tad vēl programmas politika un politiskā komunikācija vadītājs Stadiņu universitātē. Jā. Skolotājs šis pirmajā vidusskolā. Jā. Tādā drūmī. Paralēlo pasākumu vadītājs. Jā. Daugavas preparē TV-netā. Tas vairs nav. Nav. Starp citu, Facebookā. Rebaltika. Vēl piedevām. Var sakot? Nu, pa daudz? Pa kuru brīdi? Kad tu guli, ja? Jā. Un es ar traktīm. Un pa dienu. Man pārsvarā ir brīvs. Nu kā, ja tu atpūties vienā vietā no nākamās vietas, tad baigi labi. Viss saskan. Bet šīs vietas ir tādas, kur var atpūsties vienu no otras, visu pa vienu. Nu kā, nu aizies uz universitāti, tur dari. Tu lektorē, nu, arī šovs, tikai ne pusnakts, bet citādāks. Skolā, izstādē Skola 2019, stendā bija pienākuši klāt pie Rīgas Stadiņu universitātes stenda. Šito nevar teikt, bet nu labi. Tagad jau viesāk. Tu esi viesāk. Un tagad ir jāpabeidz. Kā tu vari izlavierēt? Kā godīgam cilvēkam man tagad ir jāpabeidz. Jā. Un piegāja klāt studenti un teica, es nākšu studēt politikas zinātni, tur Daugulis pasniedz. Viņš ir ņirdzīgs, tāpēc nākšu. Jā, ļoti labs pamatojums, kāpēc iet studēt politiku. Nu jā. Jā, jo ņirdzīgs pasniedzējs. Ņirdzīgs pasniedzējs. Jā. Tur ir šoviņš, tur tu atpūties, un tad kaut kādos brīžos aizēja ieraksti analītisku tekstu. Redz, es to nepārmetu. Es varēju, bet man bija iespēja. Bet tu esi labs cilvēks, tu trenējies būt politiķis. Jā. Nē, nu uz anālu pārmest. Šito vajag izgriezt. Tur varēja. Nu tā. Jā. Bet paralēli vēl tu arī spēlēji improvizācijas teātri kādreiz, kur mēs patiesībā arī iepazināmies. Jā, tas ir īpašs stāsts. Atceries? Jā, tā bija mana trauma. Zināmā mērā bija tāds teātris tagad, kāpēc jūs pārslēdzat kameru? Ja var ievilkt iekšā, tā ir tas mirklis, kad ir jāievelk, jo es biju kāds nokrita, es biju jauns un bija tāds fantastisks improvizācijas teātris pēdējā pirmizrāde, un tur bija Skutelis. Ja? Viņš toreiz vēl nebija viens. Un viņš zina daudz par tavu privāto dzīvi. Jā, un tād pēdējā pirmizrādē kaut kā cits kolēģis aicināja aiziet tur spēlēt. Es neko nesapratu, kas tas īsti ir. Un tā forši, bet tā atvērta pozitīvs, kurš neko nerubīja. Tāds pozitīvs pēdējā pirmizrādē. Vau! Un tad mēs aizējām uz vienu tikšanos, un es netieku uz nākamo izrādu un mēģinājumu. Un es tā mēģinu tā maigi pateikt, es netieku. Iedomājieties to situāciju, ja? Sēž Skutelis pie galda, Raimonds Ruzinieks, tur kas par žūriņš, ja? Klausies! Tava pēda ir izbradājusi cilvēku. Un es saku, es laikam netikšu uz nākamo mēģinājumu un izrādi, un Skutelis saka, nu paldies Dievam, ejam tālāk. Kretins! Ārprāts! Šausmas! Un tad es gāju tālāk un iestājos augstāko izglītību dabūt. Tā kā tas ir pozitīvi. Es nē. Viss. Par raidījumu runājot ar Rebaltika veidoto kopā, starp citu, kas ir tās lietas, kas jūs tur visvairāk ir ieinteresējušas un kā jūs izvēlaties tās tēmas un tos jautājumus, ko jūs apskatāt? Mēs sākumā mēģinājām tā kā jokot. Manā personā neizdevās, laikam. Nevar saprast. Zolīdi. Zolīdi. Jā, tā latviski, jā. Strādā pie joka. Jā, strādā pie joka, nav smieklīgi, bet strādā. Ir redzēt, es redzu, kur ir darbs darīts. Darbs ir darīts. Jā, tas ir darbs ir izdarīts, darbs ir jānovērtē. Un mēs taisījām tādu apskatu, tā kā tu to darīji. Jā, bērnībā, jā. Jā, bet tu to dari lēnāk, un mums nederēja tas formāts. Jā, jo mēs mēģinājām ierakstīt un sanāca tādā tempā, kā tu stāsti joku, ka mums neviens neskatās. Jā. Un tā mēs bombijām.
Nu, tā kā daudz nesmieklīgus pēc kārtas. Un tad viņi aiziet vienā brīdī. Un viņi arī neaizgāja. Un tad mēs sapratām, ka mums, kā normālam analītiskam tādam gabaliņam, ir vajag kaut kādu atklāšanas faktu, kad cilvēki ir jāpārsteidz, jāšokē. Ir jāuzzina, ka tur ir konkrētā uzņēmumā, tur izrādās ir apķīlājuši domofonus, jo tā vajag naudu. Vai kaut kas tāds, tā kā mazliet tā kā kaitina, tā kā slepens. Un tad par to jau diezgan jauki var pajokot. Jā. Es gribēju parādīt vienu fragmentiņu no kādas epizodes, kur tika runāts par bedrēm. Varbūt var drusku mūs iesvētīt tajā, ko mēs skatīsimies. Raidījums par bedrēm tapa ļoti skaisti. Braucot uz sanāksmi, lai filmētu raidījumu par bedrēm, es iebraucu bedrē. Kāda nejaušība, un pat ne speciāli. Tu ļoti slikti brauc vienkārši tādā ziņā. Jā, vai tu lasīji telefonu? Es braucu 50 km/h apdzīvotā vietā. Trakais. Nenormāls psihopāts. Jā, 70 visi brauc. Jā. 50! Jūsu dēļ, tādu kā tu un pārējo dēļ, veidojās sastrēgumi. Nav masvīgi. Cauri pilsētu. Jā, labi. Lija. Lija, ok. Tāda ir 20 km/h. Saliedēta sabiedrība. Lija. Un bļērkš, ja. Tā skaņa ir tāda bļērkš, ka tu nevari pārprast. Un vārdā bļērkš arī pa vidu nevar likt pauzi. Nevar. Būs jāpīkstina. Jā. Uz rkš. Un tad tu stāvi malā, un sākumā likās, ka ir tikai pārsist riepas, izvilku ārā to, kā viņi sauc, dezodorantu. Nē, man jaunajām mašīnām. Dezodorantu? Ir dezodorants iekšā tāds. Tu neko nesaproti no mašīnām, jā? Tāds balts, putains, ko vajag pielikt klāt un ieslēgt aizpīpētājā. Ko? Aizpīpētājā. Tu brauc vienkārši ar vecu kaut kādu pasātu. Jā. Kā tu visu zini? Sanarvozējos un apšļācu sevi. Tu nozīmē vecu pasātu. Tas ir retro pasāts. Un tev veicās. 90. Tu atceries, kā tas bija? Un tev veicās, jo tu vari nomainīt riepu, un es, piemēram, nevaru. Jo man ir tas ko ieliek klāt, un tad tu ieslēdz, un tur ir tāda smaidīga seiņa, ka viņš piepūšās. Realitātē pa visām malām tur nāk ārā un nekas nenotiek. Un vēl nosēžās akumulātors. Bet tas ir mazliet cits stāsts. Un salocīts disks un vispārējais. Un kamēr es stāvu, visi ir, tā bedre paņēma kādus 4-5 tajā dienā. Jā, viņa bija laba bedre, tāda ar asu malu. Un viņi stāv viens, otrs tās ir labas bedres. bedres. Parasti, ka viņi nograuž tās malas, viņas nav tik pret, tās ar malu ir ļoti labas. Tas kā uz trotuāru uzbrauks 50. Un man vajadzēja... Tas ir baigi labais, kad tu noparkojies ar... Un man vajadzēja iet uz... Tur ir galvenais zobus tālu no stūres. Man tā ir bijis. Pilnā šusē, kas uzbrauc uz trotuāru. Cits stāsts. Varēs riekštus braukšanas laikā. Par riekstiem runājot. Par riekstiem. Pistācijas ir ļoti labi rieksti. Ja kas par vārdu spēlēm. Es domāju, es zvanīju cilvēkiem, es saku, es šodien nebūšu uz tikšanos. Man bija ļoti svarīga tikšanās, un es dzirdu balsī, ka domā, ka es aizmirsu. Par tikšanos? Jā. Un es domāju, man vajag kaut kā... es dzirdu, ka saka, jā, bet es jūtu, ka netic. Un es domāju, nofotografēšu tagad to drāmu, kad velku to mašīnu augšā uz evakuatoru, un ielikšu tāds tīklos, jo tad tas ir skaidrs, ka garantēts. Ja, ka visi zina, ka tā ir patiesība. Un es ieliku to bildi, un tad mēs izdomājam, kāpēc neiekļaut viņu pārraidē. Un satiksmes, vai kurš tur tas departaments, reaģēja zibenīgi. Vakarā bija uzlikts ātruma ierobežojums jau. Viss? Jā. Un bedrē bija ielikts tas ne konus, bet tas kvadrāts, svītrainais. Jā, un viņš stāv tur vēl šo baltu dienu. Redzi? Un problēma atrisināt. Apstamies fragmentu, kāds stāsts. Spiedienu netur riepa, kas atduras pret bedres malu. Pats pārbaudīju un veicu analīzi. Izlaužot riteni uz bedres malas un stāvot malā, citi seko tavam piemēram. Stundā nolauza vidēji 4 mašīnas, ieskaitot manējo. Apdrošinātāji apstiprinās. Bravo! Tas ir viss, ko mēs paņēmām no pārraides? Lūdzu. Kas? Vai tas ir viss, ko mēs paņēmām no pārraides? Jā, šī bija rēcīgā sadaļa.
Un tad aizgāja analītiskais, mēs izvēlējāmies šo. Es vienkārši gribēju pārbaudīt, vai tu stāstīji to pašu, ko te tu stāstīji, tāpēc tas tā notikās. Bija tuvu. Jā, bija tuvu diezgan. Un es saprotu, ka tur vēl bija kaut kāda pēc tam attīstība arī šim stāstam. Tu nebija vienīgais. Jā, valsts kontrolieri nākamajā dienā, braucot uz Latvijas televīziju, arī pārsita riepu un salocīja riteni. Un es jutos tik laimīgs. Ne par nelaimi. Ne jau tajā pašā bedrē. Nē. Jo tur jau bija tas tur ielikts. Nav jau Rīgā tikai viena bedre. Ir vismaz divas. Bet Dauguļa bedre. Un Dauguļa bedre. Dauguļa bedre. Un Krūmiņas bedre. Nu tā. Krūmiņas bedre un pārējās vārdā nenosauktās bedres. Nu jā, bet ir potenciāls tā kā atklājot Amerikā, ka tu tur vai Antarktīdā iespraudu karogu. Juridiski tas saucās efektīvā okupācija. Ka tu vari nodrošināt teritorijas pārvaldību. Tu brauc tā kā agrāk tur Papua Jaungvinejā brauc tur un saka, šī ir mana zeme, iezīmiens, nodur. Jā. Nu tā. Un ja tev ir mana zeme. Ja tev ir karogs. Ja tev nav karogs, tā ir slepkavība. Jā. Tieši tā. Ja tev ir karogs, tad kolonizācija. Un tad var kolonizēt Rīgas bedres, nosaukt vārdos. Nopelniem bagātā Jāņa Skuteļa bedre. Es negribu, ja tur ir jāpārsit riepu obligāti. Mans pasāds šo Tu jau vari viņā vienkārši stāvēt. Tajā bedrē? Nu jā, un tad, iedomājies, šokējoši, Skutelis beidzot izkāpj no bedres. Vai izrāpjās no bedres. Laba starta pozīcija, tu iekāp depresņaks, un tad tu vienkārši izkāp ārā, un visi par tevi raksta, un visi ir laimīgi.